Čau visiem! Kuri tad mums ir tie veiksminieki? Kam visbiežāk veicas? Pirmajā dzīves pusē ir veiksmīgi trīniekiem, dzimušajiem 3., 12., 21. un 30. datumā. Arī piecinieki skaitās fortūnisti. Trīniekiem uz visiem pa lielam ir pofig, pieciniekam tāpat. Citi viņus absolūti neinteresē, tāpēc viņi necepas, bet dzīvo tikai sev. Vieninieks, īpaši 10. datums, iet pie cilvēkiem. Divnieks iet pie cilvēkiem, viņš nevar būt viens, viņš cieši visu laiku par kaut ko. Arī četrnieki nav īpaši veiksmīgi, jo viņiem ir tendence sagraut visu savu uzcelto. Sešnieki bieži fortūna uzspīd viņu dzīvē un dāvā diezgan viegli pārveramus šķēršļus, bet viņi ir mūžīgie mīļākie, mīļākās ar kaudzi partneriem un ļoti aizņemti. Septiņnieki ir vairāk tendēti uz krīzēm, bet ievērojot disciplīnu ļoti veiksmīgi. Astoņnieki pārsvarā ir ar grūtu bērnību, tāpēc par veiksminiekiem viņus nevar nosaukt. Deviņnieki ir karēvīgi noskaņoti pret visiem. Tāpēc trīnieki un piecinieki ir veiksminieki, jo ne par ko necepas. Viņi domā tikai par sevi.